Atceries pašā sākumā es tev lūdzu uzrakstīt 10 asociācijas vārdam cilvēks. Vispār šī tehnika nāk no NLP, neirolingvistiskās programmēšanas, kas palīdz ļoti labi izzināt patiesībā sevi un sakārtot arī savu apziņu, saprast, kurā vietā tur ir kaut kas, ko tu gribētu varbūt izņemt ārā vai sakārtot, bet galvenais, ka tev ir godīgs atbildes uz šo jautājumu, godīgas asociācijas. Un es tev aicinātu vēlreiz izdarīt kaut ko ļoti līdzīgu, varbūt nerakstīt, varbūt vienkārši pat padomāt par to, ko tev nozīmē vispār vārds izglītība. Kas tas tāds ir? Tas ir ceļš, tas ir dokuments, kurš apliecina, ka tu kaut ko zini, tās ir zināšanas, tā ir prāta attīstīšana. Kāpēc tikai prāta? Kāpēc ne ķermeņa? Kāpēc ne dvēseles vai emocionālā attīstīšana? Kāpēc tikai izzināšana, zināšanas? Vienkārši, zini, pavēro šo, ka tu izceltu no sevis ārā kaut kādu informācijas bumbiņu ar nosaukumu izglītība, un vienkārši tu viņu, pacilā, paskaties, ko tad īsti tas nozīmē tev. Un pēc tam, protams, dodamies tālāk mūsu šajā fórumā, un nākamais runātājs ir Arvils Pekulis, kurš šo te tālmācību Latvijā ir pacēlis pilnīgi varbūt citādākā līmenī vai pagriezt to savādākā griezumā, bet vēl joprojām meklē izcilākos risinājumus, kāda tad varētu būt mūsdienu izglītība un kas varētu būt viens no šiem te mūsdienu izglītības virzieniem, vai tālmācība tā ir vai nē. Un vispār, kā tur bija tālmācība, un otrs bija nosaukums attālinātā izglītība. Ka tas ir vispār tie dažādi pat jēdzieni. Šobrīd ļoti notiek arī karstas diskusijas par to, ko tad tas īsti nozīmē un kādam vecumam tas ir un kas nav atbilstoši un tā tālāk. Bet es ticu, ka katrs var atrast priekš sevis šīs īstās pareizās atbildes, vai viņam tas der, vai viņam tas neder, bet katrā ziņā kā risinājums tas šobrīd bija un ir ļoti daudzām ģimenēm, kas saprot, ka piedāvātā skolas sistēma īsti neder vai nesniedz šo te kvalitatīvo jēgpilno izglītību, kā tas būtu saskaņā ar ģimenēm, kas izvēlās, piemēram, šobrīd šo te tālmācību. Lūk, pacelējam izglītības jautājumu griezumā par to, no kurienes, kā tas ir bijis agrāk un kā tas ir šobrīd, Arvila Pekulesa skatījumā.